Bieži, kad jāatcerās pakāpju īpašības, piemēram, x trešajā reiz x otrajā, skolēni vienkārši automātā pārraksta, ka tas ir x pakāpē 3 reiz 2, kas būs x sastajā, kas diemžēl nav pareizi, jo ir jāsaskaita. Tāda ir pakāpju īpašība. Un kā intuitīvi šito atcerēties, ja aizmirstās tā pakāpju īpašība, ir izdarīt to pašu ar maziem skaitļiem. Piemēram, x vietā ieliktu 2, ja mēs izdarītu pēc tās skolēna loģikas, kur mēs sareizinātu, mēs dabūtu 2 sastajā, kas būtu 64, bet 2 trešajā ir 8, 2 otrajā ir 4, un rezultātā vajadzētu sanākt 32, nevis 64. Tātad mēs zinām, ka kaut kas nav pareizi, līdz ar to mēs zinām, ka tā reizināšanas zīme nav pareiza, mums jāliek saskaitīšanas zīme, lai dabūtu 5, un tad rezultāti sakristu. Pats arī, piemēram, ar kāpināšanu, trešajā, pēc tam otrajā pakāpē, skolēni automātiski domā, ka tas nozīmē to pašu, kas šis, un 3, kas ir x9, bet ja mēs ieliekam x vietā divnieku, tad mēs redzam, ka pēc tādas loģikas rezultātam jābūt 2,9, jeb 512, bet ja mēs pārbaudam, 2 trešajā pakāpē ir 8, tad 8 vēl jākāpina kvadrātā, un rezultātam ir jāsanāk 64, bet te mums ir 52, tāda kaut ko neesam pareizi izdarījuši, šeit ir nevis jākāpina, bet jāreizina, un ja mēs sareizinam, mēs dabūjam 2 sastajā, jeb 64, kā arī tam jāsanāk. Tātad te mēs sev varam izlabot uz 3 reiz 2, jeb x sastajā. Dažiem skolēniem šis palīdz, dažiem tas liekas sarežģīti, tas ir ok, bet šo es pats personīgi diezgan bieži izmantoju, kad es neatceros kaut kādu formulu, īpaši kaut ko tādu, es paņemu, ielieku mazākus skaitlīšus, apstos, vai tas strādā vai nestrādā, pielaboju, un tā es intuitīvi varu atcerēties visu, ko vajag no galvas. Un uzdevums ir atrisināts.